maz? Šo sporta draugi un īpaši ziemas sporta cienītāji, man ir lieliskas ziņas jums, jo šodien šiem visiem sporta veidiem ir piepulcējies vēl viens sporta veids. Free ice sliding. Jeb latviskojot ledus brīvslīdēšana, jā. Ledus brīvslīdēšana. Tātad, kas ir ledus brīvslīdēšanas pamatprincips? Jūs, atrodoties uz ledus, veiciet ieskrējienu gluži kā tālveikšanā, gluži kā trīsveikšanā, un tad ir, lūk, tā līnija, es ceru, ka jūs redzat. Šī līnija nozīmē brīdis, aiz kura vairs nedrīkst skriet. Aiz šīs līnijas ir jāslīd. Pēdējais atspēriens jāizdara pirms līnijas, un turpmāk jāslīd. Slīdēšanas procesā jūs varat izmantot jebkādas tehnikas, bet, kad jūs apstājaties, tas arī tas gala rezultāts. Viens no obligātiem nosacījumiem jābūt ir melnām zeķēm. Pirmais mūsu sacīkšu dalībnieks – Mārcis. Otrais mūsu sacīkšu dalībnieks – Māris. Māri! 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 Šobrīd stabila otrā vieta. Trešais dalībnieks – cilvēks X. Aiziet, tu to vari. Māris ir apsteigts un ļoti tuvu pirmās vietas rezultātā. Šeit mums pirmais dalībnieks ir negatīvas sacensību pieredzi. Tehniskas problēmas, bet viņš gatavojās atgriezties uz starta pozīcijas. Un tomēr trešā vieta cilvēks X tomēr paliek trešais. We are the champions, my friend. Un viņš ir uzvarētājs. Kā dzimst Pro Ice Sliding tīmi? Kas dzimst? Pro Ice Sliding komandas. Kādas atziņas? Atziņas ir tāds, ka jābūt pietiekam trakam, lai spētu lai spētu sevi izaicināt uz kaut ko tādu. Bet es noteikti teikšu, tas ir tā vērts. Sportā ir kā dzīvē. Gadās ielu sledu. Un kā jūs domājat, kas bija cilvēks X? Lai prasmā.